Vakar Aukartes akadēmijā bija viesu diena. Visus dalībniekus apciemoja viņu ģimenes. Tāda maza tāda telpa. Kā jūs te guļat? Es guļu šajās divās. Un aizņēmis esmu šitās visas. Kāpēc tāds bardaks? Viņš viss mētējās, Marija. Jā, pēdējā nedēļa. Jā, tava laimīga aploksne. Šito tev vajag saglabāt reāli. Tā, man ir pēriens jums visiem. Kur ir tētis? Īstai mammai galvenais, lai bērns ir labi paēdis. Svariem? Nu, nezinu. Paskatīsimies. Tu vispār spēj? Jā. Tās ir botas, kas sver. Nav īsti skaidrs, cik sver Nikolaja botas, jo tagad visiem priekšā daudz svarīgāks jautājums – cik sver uzvaras šovā. Pirmais jau kā nodziedās un kā viņai izdosies tas šovs, un tas ir ļoti svarīgi. Tieši skatuviskais viņam ir nenormāli nācis klāt, jo tas uzreiz jūtams, kā viņš pirmajā, otrajā vēl koncertā tā neveikli tur jutās un kā viņš jūtās tagad. Viņi tur rīkšķus, nervozē un skatās uz saviem bērniem ar lielām cerībām. Mēs tik dzirdam, būs bomba. Jā. Un mēs domājam, akal Mareks salielās. Un tā gribās, lai viņai izdotos, lai viņi saprastu, kas viņai jādara un tā. Par to jāuztraucās, jā. It kā man liekas vienmēr, ka viņš nodziedās savā līmenī. Man nav nekad bijis uztraukums, ka kaut ko viņš izgāzīsies. Man citreiz ir uztraukums par to, ko teiks žūrija. Paigais malāts. Paši priecājieties, kas palika? Dabiski. Dabiski. Es priecājos. Beidzot pats gribēju. Pilnīgi tās nelaimīgs, viņam nebūtu palicis, ne? Nē, es nebūtu nelaimīgs. Es čisti nebūtu nelaimīgs. Mammai ir nervu drūdzes nepārtraukt līdz tam, ka viņa uzstājās, jā. Tad es tā nomierinos atkal, jā, un pēc tam atkal, ka sākās tā, teiksim, tā balsošana. Es redzu, ka viņi pārdzīvo, un līdz ar to es arī pārdzīvoju šausmīgi, jā. Es neesmu vīlusies, nevienu reizi, teiksim, ja, ka man būtu par kaut ko bijis kauns, vai es kaut ko nožēlu. Nē, viņš man nav līdz vilties sevi. Tukumā, Vecumniekos, Ogrē un Labmežciemā svētdienas vakarā negulēs daudzi. Es vēlos savām dēlām uzvaru. Es Evijai novēlu finālā labi nodziedāt, labi justies, un es uzskatu, ka viņa jau ir uzvarētāja, jo viņa ir iekļuvusi finālā, un visi šie 4 jaunieši jau ir uzvarētāji. Mēs vienas prāts esam, ka pirmajā vietā tomēr vajadzētu būt Samantai, jo viņai ir ļoti liels potenciāls, jā. Bet Marekam viennozīmīgi otrā vieta pienākās, savādāk nemaz būt nevar. Jā, mēs viņam novēlam otrā vieta, jo māsai vajadzētu tikai portīvo datoru priekšskolas. Protams, būtu ļoti labi, kad uzvarētu, bet arī otrais nebūtu slikti. Lai parādi, ka viņam ir iekšā. Viņam ir iekšā. Man kā es augstu pienāk klāt. Jau klausies. Un čuks baigi man tu mītas stāv. Opis? Jā. Un ko viņš saka? Kaut ko par to finālu, nezinu, kaut ko, bet es jau rēcis, man bija pilnīgi, es saku, opi, viņš, tu klausies, ritīgi pēc tā mikrofona. Es saku, tu mikrofonu runāju iekšā, bet tu Tad tas opis, kas šādā darīja? Jā, klausies. Viņš saka, bet tu nevienu.